Vectēvs atkal kļūst jauns. Mans vectēvs šķiet pavisam vecs, ar sejas ādu krunkainu. Viņš varbūt atnākt varētu uz manu skaistumu klīniku. Tur līme, krēms un plastelīns ļaus viņa seju salabot, lai vectēvs drusku jaunāks top. Un priecīgs slaimu gatavo. Es aiziedīšu krunciņas, uzzīmēšu uzacis un bēršu vasarraibumus pār vectētiņa seju drīz. Būs viņam bārda rožaina un biksēs glīti caurumi. Kaut tas ir dārgi, varētu vēl samazināt pēcpusi. Šis prieks nav nepavisam lēts un maksās kādu 1 miljonu. Bet traki glīts būs vecais tēvs, kad atguvis būs jaunību.